Apgāds Zvaigzne ABC izdevis jaunu grāmatu Milarepas dzīve par Tibetas jogina Milarepas ceļu no grēcinieka līdz svētajam. Milarepa dzīvoja 11. un 12. gadsimtu mijā, un šis varenais Tibetas jogins vienas dzīves laikā sasniedz apgaismību. Pie tam viņa dzīve sākās ļoti traģiski, jo tēvs nomira agrā bērnībā, un tēvocis atņēma visus īpašumus mātei ar 2 maziem bērniem. Un, kad jauneklis pieauga, māte viņa aizsūtīja mācīties melno maģiju, lai viņš atrieptu par to, kas ģimenei nodarīts, ko viņš arī izdarīja. Un pēc tam saprata savu noziedzīgo darbību. Milarepa sameklēja lielo skolotāju Marpu, tulkotāju, kas deva viņam iespēju izciešot ļoti lielas ciešanas, sasniegt ļoti augstus garīgos realizācijas līmeņus. Un pēc tam Milarepa aizgājis projām no skolotāja, visu savu mūžu pavadīja alās, meditējot dzīves nogalē. Viņam bija ļoti daudz garīgo skolnieku, un ļoti daudzi no tiem, 25 liekas, sasniedza apgaismību, tostarp 4 sievietes. Šo grāmatu iztulkot Margaritu Putniņu ierosināja viņas garīgie skolotāji Tibetas jogi. Margarita daudzu gadu garumā interesējas par Tibetas budismu mācību, apmeklējot lekcijas, lasot un tulkojot tekstus, tiekoties ar dažāda ranga Tibetas budismu skolotājiem gan Latvijā, gan Nepālā, kur viņa klosterī pavadījusi pēdējo gadu un pat pieņēmusi mūķenes solījumus. Margarita līdz šim pēc savas iniciatīvas jau ir iztulkojusi vairākas grāmatas, tā skaitā iecienīto viņa svētības Dalailams Visums vienā ātomā, Tibetas budisma skolotāja Mingyūra Rimpočas grāmatu Dzīvot prieks un citas. Bez tam Margarita raksta arī brīnišķīgus dzējoļus. Lielie garīgie skolotāji savos stāstījumos ļoti bieži minēja tieši Milarepu kā piemēru un tādām milzīgām garīgām atklāsmēm un aktivitātēm. Un tāpēc es izlēmu, ka man ir jāatrod grāmata, kuru ir tulkojis no tibetiešu valodas tibetietis. Un man tas izdevās, un es atradu šo grāmatu. Un, lūk, šī grāmata tika izsūtīta uz mūsu Nacionālo biblioteku no Ņujorkas. Es grāmatu iztulkoju, un tā nu ir pirmo reizi latviešu valodā stāsts par Milarepas dzīvi. Savukārt Margaritas meita, gleznotāja Flēra Bīrmane, kas šobrīd arī Nepālā apgūst tanku, ja budismā sakrālu attēlu glezniecību, ir uzgleznojusi Milarepas tanku, kas šobrīd arī rotā grāmatas Milarepas dzīve vāku. Uz to viņu pamudinājis augsta līmeņa budisma skolotājs Nupa Rimpoča, kas daudzkārt jau viesojies Latvijā un ir garīgais skolotājs budisma praktizētājiem gan šeit, gan citviet. Tad, kad es lieliem skolotājiem Nupa Rimpočai stāstīju par savām aizsāktajām mācībām tanku skolā, tad viņš man ar vienu skatienu teica, ka Flēra, man liekas, ka tev ir jāuzglezno Milarepas dzīves stāsts. Un tas vienkārši notikās ļoti neilgi pēc tam, kad man mamma paziņoja, ka viņi ir iztulkojusi Milarepas grāmatu un ka būtu ļoti labi, ja es varētu uzgleznot tanku ar Milarepu. Un līdz ar to tas viss tā salikās, ka tas ir noticis. Kā atzīst Flēra, tanku glezniecība arī ir garīga prakse, jo tā prasa ne tikai milzu pacietību, pašdisciplīnu, meistarību, bet arī atsacīšanos no autorības un radošām ambīcijām. Pirmām kārtām noteikti ir tas, ka tas ir liels treniņš ar savu ego, jo, ja mūsu tradīcijā ir pieņemts vienmēr sev kultivēt iekšējo es augošā progresijā, kad mēs visu varam un mēs esam pirmie un labākie, tad tur mēs pat darbus neparakstam, līdz ar to mēs paliekam nezinām mākslinieki, un ar to, man liekas, mēs tieši mazinam savu ego. Tikpat neticami, kā tapa grāmatas vāka ilustrācija, Milarepas dzīves tulkojums latviešu valodā atrada arī savu izdevniecību. Šoreiz manuskripts nonāca līdz mums pats. Tas nebija jāmeklē. Bieži mēs meklējam labas grāmatas, bet šoreiz šī grāmata laimīgā kārtā pati atnāca pie mums. No sākuma Vija Pinne atnesa manuskriptu, un es skatoties, kas tā ir pa grāmatu, biju pārsteigta, ka viņa vispār nav izdota vēl. Ļoti izcila grāmata par garīgām lietām, ko var lasīt arī ik viens. Un tas man piesaistīja visvairāk, ka tā nav tikai specializēta literatūra, kā piemēram par budismu ļoti grūti lasīt nesagatavotam prātam, bet tā ir teiksme, leģenda, par ko interesi varētu būt jebkurām lasītājiem. Šajā grāmatā es redzēju potenciālu, man likās, ka mēs izdarītu labu darbu to izdodot, un arī es domāju, ka viņa kļūtu samērā populāra.
Grāmata vēl gaida savus lasītājus, taču ir jau pirmie iespaidi no tiem, kas ir sākuši lasīt Milarepas dzīvi. Es esmu sākusi to lasīt, un laika trūkuma dēļ neesmu to pabeigusi, bet es to noteikti izdarīšu. Bet mans kolēģis, viņš saka, viņš ir iesācis un negulējis nakti, kamēr nav pabeidzis. Grāmatu ir lasīt interesanti, jo es par budismu tik daudz nezinu, bet man kā vienkāršam lasītājam tas patīk tā kā tāds pasaku stāsts, kā tāda līdzību, teiksma. Un, man ir ļoti interesanti, un es ar nepacietību gaidu uzzināt, kas notiks tālāk. Šī grāmata ir piemērota jebkuram lasītājam, jo vienkārši cilvēks, kas neinteresējas par budismu, pieņemsim kristietus, ne? Tad cilvēks tāpat šo grāmatu var lasīt ar lielu interesi, vienkārši kā tādu teiksmu, kas atklāja Tibetas kultūras īpatnības un specifiku, un kā ļoti interesantu teiksmu, jo tur būs redzama gan Tibetas daba, gan Tibetas paražas, gan viss šī te joginu dzīve un gaitas, jebkuram cilvēkam, bet, protams, budisma praktizētājiem šī grāmata ir gluži vienkārši iedvesmas avots garīgām praksēm, jo Milarepa savos dzējoļos atklāja, kā ir jāpraktizē, lai patiešām vienas dzīves laikā varētu sasniegt apgaismību. Es gribu novēlēt tiešām ļoti daudziem cilvēkiem, tā kā šeit tas ir uzrakstīts grāmatiņas otrajā pusē, ja būtu iespējams nopirkt tikai vienu grāmatu, izvēlieties šo. Tā atklāja, kā vienas dzīves laikā melnu karmu transformēt gaismā, sasniedzot svētumu Kalngals. Grāmata nopērkama visās Zvaigznes grāmatnīcās, un tā būs atrodama arī citās lielākajās Latvijas grāmatnīcās.